Vēlos padalīties ar jums ar veidu, kā atbrīvoties no bailēm vecuma priekšā. Bailes novecot, kuras parasti parādās pēc 30–35 gadiem, var pazemināt noskaņojumu, izsaukt satraucošas, drūmas domas. Un, lai atbrīvotos no šīm bailēm un, starp citu, arī vienlaicīgi aizturētu novecošanu, var tikt pielietoti speciāli psihiski vingrinājumi, kuros cilvēks it kā hipnotizē pats sevi. Metode ir sekojoša. Apsēdieties dimanta pozā vai jebkurā citā, kas jums ir ērta. Kādu brīdi, 1 līdz 2 minūtes, dziļi elpojiet, 6 pulsa sitieni ieelpojot un 6 izelpojot. Pēc tam iztēlojieties domās, ka jūs priekšā stāv spogulis, tā saucamais dvēseles spogulis. Sakoncentrējieties, lai izsauktu savu portretu domās, kuru jums pēc kāda brīža ir jāredz šajā spogulī. Redzot savu portretu, domājiet par nākotni, par gadiem, kuri paies, un par to, ka jūs izskatīsieties nākotnē, neskatoties uz garām ejošajiem gadiem, tāpat kā šodien. Pēc daudziem gadiem dvēseles spogulim ir jāatspoguļo jūsu portrets, un jums ir jābūt tajā tieši tādam pašam, kādu jūs redziet sevi atspulgā tagad. Uzstājīgi pieturoties pie domas, ka gadi paies, bet šī seja paliks jauna. Vēlreiz piebildīšu, ka šī metode ne tikai atbrīvo no bailēm saistībā ar novecošanu, bet arī aiztur novecošanu. Izmantot šādu pašu dvēseles spoguļu metodi var tikt pildīts arī cits psihisks vingrinājums, kam ir mērķis atjaunoties caur veidolu iztēlošanos. Izņemot ticību šī vingrinājuma spēkam un lielu vēlēšanos sasniegt rezultātu, kļūt daudz jaunākam, ir nepieciešama spēcīga koncentrēšanās. Apsēžoties ērtā pozā, elpojot dziļi dažas minūtes, 6 pulsa takti ieelpojot un 6 izelpojot, izsauciet dvēseles spogulī savu tagadnes portretu. Pēc tam izsauciet portreta veidolu, kāds tas bija 10 vai 20 gadus atpakaļ, un uzlieciet šo veidolu uz šodienas portreta. Savienojiet šos divus portretus tādā veidā, lai beigās daudz jaunāka seja aizēnotu daudz vecāku seju. Lūk, šādas divas metodas, kuras palīdzēs atbrīvoties no bailēm pret vecumu, kā arī enerģētiski un fiziski var palīdzēt atjaunot sevi, padarot skaistākus, jaunākus, pievilcīgākus. Izmantojiet un esiet skaisti!